2026. gada 18. jūnija. Milzīga ugunsbumba izgaismo nakts debesis virs Maskavas. Pilsētas 13 miljoni iedzīvotāju tiek pamodināti panikā un pilnīgā apjukumā. 4 gadus viņu līderis, prezidents Vladimirs Putins, ir pārliecinājis viņus, ka galvaspilsētas aizsardzība ir necaurējama, ka Maskava ir pilnībā aizsargāta. Un nekādi Ukrainas raķešu vai dronu uzbrukumi nekad nebūs pietiekami, lai pārrautu tās aizsardzību. Viņi zina, ka Ukrainā notiek karš, bet tas šķiet neiedomājami tālu no viņu ērtās lielpilsētas dzīves. Viņiem atkal un atkal ir teikts, ka viņu mājas ir drošībā. Viņi kļūdījās. Milzīgs Ukrainas trieciena bezpilota lidaparātu bars tikko izlauzās cauri visstingrāk apsargātajai gaisa telpai pasaulē. Desmitiem ar reaktīvajiem dzinējiem aprīkotu bezpilota lidaparātu pārslogoja Krievijas radarus un nemanām iekļuva pašā pilsētas sirdī, aizdedzinot tās enerģētikas infrastruktūru. Maskavai vajadzētu būt kā melnajai caurumam naidīgiem gaisa kuģiem. Tad kāpēc Ukraina pēkšņi riskēja ar visu vai trāpītu zvēra vēderā? Gadu gaitā, kopš pašiem Krievijas iebrukumu Ukrainā sākumiem, valsts galvaspilsēta Kijeva ir piedzīvojusi dažus no šausmīgākajiem un satriecošākajiem uzbrukumiem. Nedēļa pēc nedēļas, mēnesi pēc mēneša, Kijevas iedzīvotāji ar bailēm vēroja, kā viņu pilsētai trāpa Krievijas dronu bari un spārnotās raķetes. Kremļa varai nebija svarīgi, ko tā trāpa. Tā nekoncentrējās tikai uz militāriem objektiem vai kritisko infrastruktūru. Tā trāpīja skolām, universitātēm, baznīcām, slimnīcām, dzīvojamām ēkām, pieminekļiem un visam, kas bija pa vidu. Atkal un atkal tika ievainoti vai nogalināti nevainīgi civiliedzīvotāji. Miljoniem bija spiesti bēgt, un tie, kas palika, pavadīja savas dienas bailēs, gaidot nākamo neizbēgamo gaisa trauksmes sirēnas skaņu. Krievijas uzbrukumi ir bijuši nerimstoši, un 2026. gada 15. jūnijā valsts veica vienu no saviem nežēlīgākajiem un augstasinīgākajiem triecieniem. Nakts laikā raķetes un droni iebrāzās pilsētā, atkal mērķējot uz vienu no Ukrainas nozīmīgākajiem reliģiskajiem un kultūras objektiem – Počeskas Lavras klosteru kompleksu. Šī skaistā vieta, kuras vēstures sniedzas gandrīz 1000 gadu senā pagātnē, ir bijusi bāka kristiešiem visā Austrumeiropā. Svēta vieta, kas slavena ar saviem zelta kupoliem un iedvesmojošo arhitektūru. Pielūgsmes un miera vieta paudzēm cilvēku. Un vienas nakts laikā Krievija visu to aizdedzināja. Tās Geran 2 kamikadzes droni ietriecās klostera jumtā, bojājot galveno kupolu un izraisot milzīgus ugunsgrēkus Dormišānas katedrāles iekšienē. Uzbrukums izraisīja plašu sašutumu. Ukrainas premjerministre Jūlija Ševčenko to nosauc par brutālu uzbrukumu mūsu tautai un mūsu mantojumam. Vēl viens Krievijas noziegums pret cilvēci, pret vēsturi, pret kristietību. Valsts prezidents Volodimirs Zelenskis to nosauc par vienu no Krievijas smagākajiem noziegumiem pret kristīgo kultūru līdz šim. Eiropas komisijas prezidente Urzula Fonderlejene to nosauca par bezjēdzīgas vardarbības aktu. Taču diplomātiskie nosodījumi karus neuzvar. Kamēr Kijevas iedzīvotāji vēroja, kā deg vēl viena no viņu pilsētas svētākajām vietām, Ukrainas virspavēlniecība solīja atriepties. Prezidents Zelenskis un viņu ģenerāļi vairs negrasījās tikai aizstāvēties. Viņi šo scenāriju bija redzējuši atkārtojamies pārāk daudz reižu iepriekš. Viņiem nebija ieroči, kas ļautu veiksmīgi dot pretriecienu Krievijas galvaspilsētai ar tikpat postošu spēku un niknumu. Bet tas bija toreiz. Bet tagad ir tagad. Krievija bija sakaitinājusi lāci, un tai drīz nāksies sajust tā nagus. Ukraina nevilcinājās un nekavējoties sāk plānot atriebību par Krievijas augstasinīgo triecienu. Počeskas Lavras klosterī joprojām plosījās liesmas, kamēr Ukrainas militārie komandieri un izlūkošanas vienības ķērās pie līdz šim bērienīgākajiem uzbrukumiem visā karā. Pēdējos gados viņi ir veikuši daudzus veiksmīgus triecienus, ne tikai frontes līnijās un okupētajās teritorijās, bet arī pāri robežai un Krievijas reģionos. No aviobāzēm Austrumsibīrijā līdz naftas termināļiem Sanktpēterburgā. Ukraina ir izmantojusi savus tālas darbības dronus un raķetes, lai iznīcinātu mērķus gandrīz jebkur, kur vien tā vēlējās. Tā bija iznīcinājusi Krievijas radars un pretgaisa aizsardzību, radot skaidrus ceļus uz šiem mērķiem, sūtot savus dronus arvien dziļāk aiz ienaidnieka līnijām. Kara realitāti atnesot pašiem Krievijas iedzīvotājiem, nevis bombardējot viņu mājas un slimnīcas, bet gan iznīcinot kritisko infrastruktūru, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcas un ražošanas uzņēmumus, kas finansēja Kremļa kara mašīnu un ļāva konfliktam turpināties. Ukrainas plāns bija skaidrs visiem – sist Krieviju tur, kur tai visvairāk sāp. Radīt plaisas pašos tās ekonomikas pamatos un vērot, kā viss pārējais sabrūk, kā kāršu namiņš. Tā bija stratēģija, kas darbojās.
Taču vienam mērķim vienmēr bija izdevies izvairīties no Ukrainas dronu speciālistiem, bezpilota sistēmu spēkiem, un tas bija Maskava. Kopš augstā kara laikiem Krievijas galvaspilsēta ir uzskatīta par īstu melno caurumu naidīgajiem gaiskuģiem, kā Krievijas prezidenta, valdības, kā arī lielākās daļas valsts elites un oligarhu mājvieta. Tā vienmēr ir bijusi visstingrāk aizsargātā vieta visā 6,6 miljonu kvadrātjūdžu plašajā Krievijas teritorijā. Un Putina vadībā pilsētas aizsardzība ir kļūsi vēl spēcīgāka. Ap to ir izveidoti koncentriski radaru, pretgaisa raķešu bateriju un spēcīgu radioelektroniskās cīņas sistēmu loki. Tādējādi, pat ja ienaidnieka draudiem kaut kā izdotos izlausties cauri pirmajai aizsardzības līnijai, tiem vēl būtu jāpārvar vairāki aizsardzības slāņi, pirms tie varētu sasniegt pilsētas centra sirdi. Šī iemesla dēļ, jebkurā reizē, kad Ukraina uzdrošinājās uzsākt jebkāda veida uzbrukumu Maskavai, rezultāti bieži vien bija neapmierinoši. Tas nenozīmē, ka Kijeva nemēģināja. Ukraina jau kopš 2023. gada ir mēģinājusi uzbrukt Maskavai. Tomēr daudzi no šiem uzbrukumiem beidzās vienādi. Krievijas aizsardzība spēja notriekt lielāko daļu, ja ne visus Ukrainas draudus, un tika reģistrēti tikai minimāli bojājumi. Vietējie Krievijas amatpersonas pat svinēja šos gadījumus, uzskatot tos par skaidru pierādījumu tam, ka galvaspilsēta spēja attaisnot savu reputāciju. Tā bija tikpat spēcīga kā vienmēr, un Ukraina neko nevarēja pret to izdarīt. Pašā varas virsotnē arī Vladimirs Putins ticēja šim uzskatam. Viņš zināja, ka pat ja Ukraina spētu uzbrukt citām pilsētām, Maskava vienmēr būs izņēmums. Neieņemamais mērķis, necaurējamā cietoksnis, bezpilota sistēmas. Spēkiem vajadzēja pierādīt viņam pretējo, un vienīgais veids, kā to izdarīt, bija pārņemt vienu paņēmienu no Krievijas arsenāla. Maskava gadiem ilgi bija apšaudījusi Kijivu ar milzīgiem dronu bariem, paļaujoties uz savu gaisa līdzekļu daudzumu, lai pārspētu pilsētas aizsardzību. Ukraina grasījās darīt to pašu. Stundās pirms 18. jūnija uzbrukuma Ukraina sapulcēja milzīgu spēku. Lielāko kāds jebkad vērsts pret Maskavu. Kopumā aptuveni 200 bezpilotu lidaparātu. Tostarpā bija arī tālā darbības rādījusa FP1, kas pierādījis sevi kā viens no Kijevas labākajiem dziļās trieciena ieročiem. Starp tiem bija arī fiksēto spārnu An-196 Ļuči un ar reaktīvo dzinēju aprīkotais Barz, kas spēja sasniegt maksimālo ātrumu līdz pat 700 km/h. Kijevas komandieri zināja, ka ne visi šie droni sasniegs mērķi, daudzus notrieks, bet tas nebija svarīgi. Kamēr daži tiktu cauri, ar to būtu pietiekami. Naktī uz 18. jūniju, kad Ukrainas milzīgais dronu bars tuvojas Maskavas gaisa telpai, pilsētas pretgaisa aizsardzība sāk darboties pilnā sparā. Tieši tāpat kā iepriekš, bet šoreiz viss ir citādi. Šoreiz mērķu ir daudz vairāk nekā jebkad agrāk. Iepriekšējie uzbrukumi bija mazāki un vieglāk kontrolējami. Krievijas radari spēja fiksēt mērķus pa vienam, reāllaikā pārsūtot to atrašanās vietas datus vietējām pretgaisa aizsardzības baterijām, kuras palaida raķetes, lai tos iznīcinātu. Tagad tomēr tie paši radari tiek pilnībā pārslogoti. Desmitiem signālu piepilda to ekrānus un pārslogo to sensorus. Pretgaisa aizsardzība tiek aktivizēta, palaižot pārtvērēju raķetes gaisā. Bet pat ja viņi spēja iesaistīties un iznīcināt daudz tuvojošos lidaparātus, drīz viņiem sāk pietrūkt palaišanai gatavu raķešu. Ukrainas uzbrukumu vadījušie mānekļu droni tiek iznīcināti griežoties lejup no gaisa, kamēr daudz bīstamākie ar reaktīvo dzinēju aprīkotie raķešu droni seko aiz muguras. Lidojot daudz ātrāk nekā parastie bezpilota lidaparāti, šie droni dod Krievijas aizsardzībai gandrīz nekādu laiku reaģēšanai, kad tie ielaužas dziļāk pilsētas gaisa telpā. Dažu sekundžu laikā pilsēta grimst pilnīgā haosā. Gaisa trauksmes sirēnas skan, kamēr Krievijas karavīri steidz reaģēt uz tuvojošos draudu. Daži tiek pamanīti, izmisīgi šaujot ar pleca palaižamām raķešu sistēmām gaisā, cerot notriekt dronus, pirms tie sasniedz savus mērķus. Mobilās sauszemes vienības steidzas pāri pilsētas ielām, cenšoties nokļūt augstākās vietās, lai iegūtu kaut kādu redzamību uz saviem mērķiem. Taču tas viss ir par maz un par vēlu. Cietoksnī ir izsists rops. Viss, ko Krievija tagad var darīt, ir noskatīties, kā tās galvaspilsēta deg. Iedzīvotāji steidzas pie logiem, satverot savus vietālruņus un kameras, lai filmētu haosu. Viņu uzņemtie video drīz izplatās sociālajos tīklos, parādot, kā Ukrainas droni brīvi lido pāri pilsētai. Psiholoģiskā ietekme bija tūlītēja. Gadu gaitā miljoniem cilvēku, kas Maskavu sauc par mājām, karu Ukrainā bija piedzīvojuši galvenokārt caur televīzijas pārraidēm un oficiālajiem paziņojumiem no Kremļa. Pat tad, kad konflikts pārsniedza Ukrainas robežas un ienāca Krievijas pierobežas reģionos, Maskava joprojām palika salīdzinoši attālināta no kaujas realitātes. Tagad beidzot karš bija nonācis galvaspilsētā.
Un drīz dronu dūkšana tiks aizstāta ar milzīgu sprādzienu skaņām, kad tie tuvosies savam galvenajam mērķim. Ne baznīca, ne piemineklis, pat ne militārā bāze vai valdības ēka, bet gan viena no pilsētas svarīgākajām enerģētikas infrastruktūras daļām. Pārvarot galvaspilsētas aizsardzības perimetru, Ukrainas triecienvienības galvenie spēki devās tieši uz nozīmīgo naftas pārstrādes rūpnīcu. Maskavas Kapotņas rajonā, galvaspilsētas dienvidu austrumu stūrī, šis milzīgais rūpniecības komplekss nav tikai kāda enerģētikas infrastruktūras daļa. Tas ir būtisks Maskavas ekonomikas elements un galvenais enerģijas avots pašai pilsētai un apkārtējiem reģionam, kur tiek saražoti 40% Maskavas benzīna un aptuveni 50% tās dīzeļdegvielas. Pat tad, kad Ukrainas uzbrukuma rezultātā citos valsts reģionos naftas pārstrādes rūpnīcas un enerģētikas infrastruktūra ir uzspridzinātas vai aizdedzinātas, Maskava vienmēr ir varējusi paļauties uz savām vietējām pārstrādes rūpnīcām, tādām kā šī, lai nodrošinātu elektrību un saglabātu enerģijas padevi. Taču tas viss drīz mainīsies. Bez nopietnas aizsardzības, kas tos varētu apturēt, droni strauji tuvojās saviem mērķiem. Un, kā ziņots, vairāk no tiem trāpīja rūpnīcas galvenajā degvielas uzglabāšanas tvertnē. Vietējie iedzīvotāji iemūžināja pārsteidzošo ainu kamerā, kad tvertnes jumts tika pilnībā uzspridzināts un pacēlās 100 pēdu augstumā gaisā, pirms ar troksni nogāzās atpakaļ uz zemes. Dažu sekundžu laikā naftas pārstrādes rūpnīcu pārņēma postošs ugunsgrēks, liesmām strauji aprijot tūkstošiem galonu naftas, kas tur tika uzglabāta un pārstrādāta. Šī nebija pirmā naftas pārstrādes rūpnīca, ko Ukraina bija iznīcinājusi. Kopš 2024. gada Ukrainas spēki ir īstenojuši pastāvīgu kampaņu, kuras mērķis ir sistemātiski iznīcināt katru enerģētikas infrastruktūras objektu, ko viņi paši var atrast. Šie uzbrukumi iespējams nemaz nav tik nozīmīgi. Tomēr, saskaitot kopā, to ietekme ir milzīga. Pateicoties šiem triecieniem, Krievijas naftas ieguve ir tikai neliela daļa no tā, kas tā bija agrāk, un valsts ekonomika ir iedzīta ceļos. Ukraina bija spējusi sabojāt vēl vienu svarīgu objektu. Vēl vienu mezgu Kremļa enerģētikas impērijā. Un tā King bija parādījusi, ka Krievijas galvaspilsēta vairs nav drošā patvēruma vieta, kāda tā bija iepriekšējās 10 gadēs. Tas nebija tikai radījis iespaidīgu sprādzienu, ko rādīja televīzijā un par ko rakstīt virsrakstus visā pasaulē. Tā bija mērķējusi uz kritiski svarīgu infrastruktūras objektu tieši zem Putina deguna, apšaubot katru vārdu, ko viņš jebkad bija teicis par Maskavas pasaules līmeņa drošību un neuzvaramo pretgaisa aizsardzību. Un uzbrukums ar to nebeidzās. Lai gan tajā laikā un pēc tam lielākā uzmanība tika pievērsta Maskavai. Vēlāk izrādījās, ka simtiem citu Ukrainas dronu bija nosūtīti uz citiem mērķiem. Prezidents Zelenskis ziņoja par triecieniem degvielas bāzē Krievijas Rostovas reģionā, kā arī par uzbrukumiem infrastruktūrai okupētajās teritorijās. Krievija izjuta Ukraiņas dusmas un redzēja, kā pieaug kādreiz draudzīgās kaimiņvalsts spēks, kuras uzticību tā tik vardarbīgi nodeva, uzsākot pilna mēroga iebrukumu 2022. gada februārī. Un pat tad, kad pēdējie Ukrainas droni trāpīja savos mērķos vai pazuda no debesīm, šī uzbrukuma sekas bija redzamas, dzirdamas un sajūtamas. Dūmos virs pilsētas, tās iedzīvotāju izsaucienos un amatpersonu druģainajās darbībās. Kad Maskavas debesis piepildīja dūmu mutuļi, pilsētas vadības steidzās reaģēt uz notikušo. Paziņojumi tika steigā sagatavoti un izplatīti mēdījiem. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins centās izlikties nesatricināms, apgalvojot, ka Maskavas pretgaisa aizsardzība veiksmīgi notriekusi gandrīz 200 Ukrainas dronu. Vienlaikus klusi atzīstot, ka daži tomēr bija spējuši izlausties cauri un trāpīt naftas pārstrādes rūpnīcai. Tikmēr galvaspilsētas plašais un noslogotais transporta tīkls sāka izjukt. Bažījoties, ka tas varētu būt tikai pirmais lielāku uzbrukumu vilnis, varas iestādes bija spiestas izdot ārkārtas rīkojumus. Visas 4 pilsētas lidostas bija spiestas uz laiku pārtraukt darbību. Vairāk nekā 500 reisi tika atcelti vai aizkavēti. Un Šeremeteķievas lidostā, kas ir lielākā un noslogotākā lidosta visā Krievijā, drošības spēki pavēlēja pilnīgu evakuāciju, izraidot tūkstošiem panikā esošu pasažieru uz ielām. Citviet pilsētā uzbrukuma ietekme bija jūtama citos veidos. No pārtvertajiem droniem krītošie atlūzas un nomaldījušās pretgaisa raķetes, kā ziņots, lija pār dzīvojamiem rajoniem, izraisot spēcīgu ugunsgrēku vietējā tirzniecības centrā. Ceļi Maskavas dienvidu un austrumu daļās arī tika īslaicīgi slēgti visai satiksmē, izraisot smagus sastrēgumus, jo bieza, slikti smaržojoša dūmu mākoņa sāk izplatīties vējā, pārklājot vēl plašāku pilsētas teritoriju. Krievijas varas iestādes izmisīgi cenšoties mazināt šādu uzbrukumu ietekmi, ir aizliegušas iedzīvotājiem publicēt internetā video vai attēlus ar dronu triecieniem. Taču viņi nespēja apturēt informācijas plūsmu,
kas drīz vien pārpludināja sociālos tīklus, jo maskavieši sāk izmantot Telegram un citas platformas, daloties ar video, fotogrāfijām un balss ziņām, detalizēti aprakstot notikušo, rādot dronus debesīs un sprādzienu sekas pēc uzbrukuma. Daži vietējie tika dzirdēti atklāti raudam, pilnīgā šokā. Daži pauda pārsteigumu par to, cik viegli bija apiet viņu pilsētas aizsardzību, un izbrīnu, ka viņu dzimtā pilsēta pēkšņi šķita kā kara zona. Daži no tiem, kuri bija vairāk līdzjūtīgi Ukrainai, vienkārši teica, ka šāds uzbrukums jau sen bija gaidāms. Reakcijas un viedokļi atšķīrās, taču visi pilsētā 18. jūnijā redzēja vienu un to pašu. Viņi redzēja, kā viņu pilsētas aizsardzība nenostrādāja. Viņi redzēja, kā Ukrainas droni nesodīti iekļuva viņu gaisa telpā un trāpīja pašā balsts sirdī. Viņi pat redzēja, kā nākamajās stundās sāka līt tā sauktais melnais lietus, kad dūmi un degvielas daļiņas no naftas pārstrādes rūpnīcas ugunsgrēki nonāca atmosfērā un lēnām ar vēju nosēdās lejā. Tās nosēdās dažādās pilsētas daļās, pārklājot ēkas un transportlīdzekļus ar eļļainu melnu dūmaku. Gadu gaitā Ukraina, Kijivā un citās pilsētās bija cietuši līdzīgos uzbrukumos, un daudzos, kas bija vēl daudz smagāki. Viņi bija zaudējuši draugus, ģimeni un kaimiņus. Viņi bija redzējuši, kā tiek iznīcinātas ielas un ēkas, kurās viņi bija uzauguši un kuras pazina. Tomēr 18. jūnijā Ukraina nebombardēja cilvēku mājas vai dievnamus. Tā neslapkavoja civiliedzīvotājus, bet tā lika viņiem un viņu pilsētai saskarties ar skarbu realitāti. Vienlaikus tika paralizēta vēl viena svarīga Kremļa enerģētikas infrastruktūras daļa, atstājot Vladimiram Putinam uzdevumu savākt atliekas un tikt galā ar apkaunojošajām sekām. Vēlreiz, no prezidenta Volodimira Zelenska puses vēstījums bija skaidrs. Mēs šo karu nevēlamies un nekad neesam vēlējušies. Bet ja Ukraina degs, arī jūsu Maskava degs. Iespējams, Vladimirs Putins iepriekš šiem vārdiem neticēja. Tagad viņam nav citas izvēles. Vladimirs Putins nav pirmais autoritārais līderis, kurš apjauš, ka vairs nav drošībā. Kad Amerikas Savienoto Valstu bruņotie spēki beidzot nolēma gāzt Nikolasu Maduro no varas Venecuēlā, viņi pilnībā apgāja viņa pastāvīgo armiju, lai redzētu, kā tieši amerikāņu spēki izrauj diktatoru no viņa paša stingri apsargātās pils. Noklikšķiniet uz video savā ekrānā tieši tagad, un mēs tiksimies nākamajā kaujas laukā.